pirmais jau tas ievada slaids jau mums liecina, ja, cik mums ir viss, teiksim tā, dažāds saistībā un apkārt ap gan nozari, gan Eiropas vides politikas lietām. Un te mēs varam redzēt, te ir, es esmu uzlicis lekcijās vienmēr, šādi tad uzlieku arī lietu, jo mēs runājam par ilgspēju, ja? Un šie te zvirbulīši, kas tur viens uz otru ir, tā kā kaut ko cīnās par šo te vietu, īstenībā viņiem varētu, ja mēs runājam par ilgtspēju, vienkārši sakot, tad tas modelis būtu tāds, tātad 3, tas ir vide, sociālais un ekonomiskais sektors, bet viņiem vajadzētu sēdēt šeit uz tā bērza visiem vienā rindiņā, nevis uzkundzēties. Un no tās situācijas, ka kāds no šīm te sektoriem prevalē, ja pārsvarā, tāpēc reizēm ir arī problēmas. Nu, nevar būt tā, ka viss tiek, teiksim, veltīts vides interesēm, jo tad cieši ekonomika, līdz ar to arī sociālās. Otrādāk, ja sociālās ir pāri, tad tās pārējās attiecīgi ne. Un ja ekonomiskās, tad, protams, cieši vide un zināmā mērā varbūt arī sociālais faktors. Tā, nu, te ir tā, ka vispār mūsu nozares pamatmērķis, un tas mums ir arī Latvijas meža certifikācijas padomes stratēģijā ir noteikts, ka mums ir jācīnās šeit un jāveicina atbildīga meža apsaimniekošana. Un tas jau noteikti arī jums, kā jaunajiem speciālistiem, ir jāsaprot, ka tas, ko mēs izmantojam, tam jābūt arī pienācīgi apsaimniekotam un saudzīgi apsaimniekotam. Pilnīgi skaidrs, ja mēs gribam uz veselus un augošus mežus, skaidrs, ka mums jārūpējas arī, protams, par videi draudzīgām lietām, bet savukārt arī, lai tas būtu sociāli, kā jau es teicu, labvēlīgs un arī ekonomikā pamatots. Tātad, sākot šo tēmu, pilnīgi skaidrs mums tad jāsaprot vispār kādā veidā un kāpēc ir tieši nosacīt, kā mēs varam teikt, Eiropas Savienība izveidojuši savu zaļo kursu, un tas ir saistīts ar to, kas vispār notiek pasaulē, bet te gan vairāk ir aktualizētas lietas. Te mēs varam teikt, ja, ka viena no 2023. gada dienām paskaties ziņas, piemēram, ja, tad tajās parādās tā, kad viss ir pasaules beigas, cilvēkiem paliek apmēram 30 gadus līdz klimata katastrofai, šokējošs karstums, ja, varbūt, kas neskar varbūt mūsu, teiksim, Ziemeļa Eiropas daļu, bet, kā jau jūs zinat, ļoti daudz pasaulē, daudz, kur ir šīs te katastrofas visdažādākās, un te ir tālāk Ilze varbūt pastāstīs, jo ir vairāk viedokļi. Mēs nevaram būt arī, es tā uzskatu, tik augstprātīgi domāt, ka tikai cilvēks ar savām darbībām rada šo te, teiksim, klimata pārspīlējums, kāda pasaulē notiek, bet tas kā viens no faktoriem, protams. Tad skaidrs, ka mēs redzam, viens baidās no plūdiem vispasaules, cits no karstuma, cits vienkārši nodarbojas ar pilnīgi lietām, kas varbūt ir absolūti vienkārši, sākas atkal darba diena, starp citu ielikt to no 50. man liekas, vai pat 60. gadu sākuma vienas mežrūpniecības saimniecības tāda kalendāra, kā cilvēki strādāja. Citur notiek dabas aizsardzība, citur, piemēram, notiek karš. Tātad, kā mēs zinām, mums tepat kaimiņos, un mēs arī ļoti atbalstam Ukrainu, un arī mūsu nozara meža, es jau pasniedzējiem stāstīju, mēs atbalstam Ukrainas valsts mežus, viņiem ir apmēram 3 miljonu hektāru no 10 miljoniem kopējās platības. Tā tad ir neizmantojami meži, jo viņi tie ir mīnēti, tur ir tā saucamais kara piesārņojums un tā tālāk, un tos arī vajadzēs atjaunot, un pēc kara, protams, mēs arī palīdzēsim. Mēs esam Latvijas valsts mežiem noslēguši memorandu, jeb tādu vienošanos sadarbības un palīdzības ar Ukrainas valsts mežiem. Īpaši es esmu vairākas reizes arī pats tur bijis, mēs apgādājam Ukrainas aizstāvis arī ar attiecīgo materiālu tehnisko, teiksim, piedarumiem un dažādām lietām. Tā kā tā sadarbība ir, bet katra diena, protams, ir diezgan dramatiska. To jūs redzēt, ja, teiksim, tā kā Islanda sēž un visi baidās, tagad šobrīd ir gaidāms, piemēram, vulkāna izvirdums un citur atkal savukārt kārtējie kari sākās. Tādā veidā, tādā pasaulē mēs dzīvojam, bet mums jācer, ka Latvijā viss būs vairāk vai mazāk kārtībā, bet tad līdz ar to mums pašiem ir jāstrādā, lai mums Latvija būtu ekonomiski un sociāli un videi, teiksim, atbilstoši attīstīt valsts. Tā, ja mēs skatāmies, tad ejam klāt, ķeramies pie šī te zaļā kursa. Zaļais kurs ir savā būtībā ļoti, ļoti laba lieta. Tālāk mēs paskatīsimies tās iniciatīvas,
samērā tādā ātrā gaitā iziesim, bet, tā apņemšanās ir tāda, kāpēc es saliku tādu, piemēram, ja mēs skatāmies šīs tā saucamās oglekļa, CO2, teiksim, emisijas, izdalīšanai, viņai jāsamazinās par uz pusi, vairāk nekā uz pusi salīdzinājumā ar 90. gadu, tad skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi liela uzdevuma. Jo, piemēram, ja jūs skatāties, kādā veidā vispār Eiropas, teiksim tā, ekonomika kustās, uz ko, tad mēs skatāmies, ja kādi ir partneri Eiropas Savienības, piemēram, gāzes importā, kādi viņi bijuši. Tas ir pirms Covid un kara, bet tas ir ļoti aktuāli, tie dati, tikai karš bija tas, kas faktiski sākas drastiski samazināt šīs iepirkšanas fosīlo materiālu. Un te jūs redziet, ka lielākie partneri ir Krievija, piemēram, ja, Eiropas, tas ir gāzē, ja. Te atkal ir Krievija, tas ir, ja mēs runājam par akmeņogliem un tā saucamo cieto kurināmo, te ir jēlnafta, crude oil, ja, arī tāpat Krievija. Un, zināmā mērā, te var redzēt tāda smieklīga karta veca, kurā katrs ir, teiksim, katra valsts ir ar kaut kādu nosacīti asociē ar kaut kādu dzīvnieku vai ko, tad ir tā, ka Krievija ar savu milzīgo masu burtiski spiež nost šo Eiropas Savienību, bet īstenībā gadiem ir iznācis tā, ka mēs, Eiropas Savienība ir nokļuvusi atkarībā pilnīgā, tāpēc, ka šī gāze, ogles un nafta ir salīdzinoši lēta, visa ekonomika Eiropas tātad darbojas, teiksim tā, varētu teikt, diezgan vidēji nedraudzīgi, un, protams, izmantojot šos fosīlos kurināmos, kuri neatjaunojas. Atšķirībā, piemēram, no koksnes, tāpat kā vējš, saule un pārējās alternatīvas, kas ir, šobrīd arī ir ļoti nopietni atkal ķerās klāt atomenerģētikai, kuru noteikti ir jāattīsta, un tas ir jādomā arī Baltijas mērogā. Tātad vēja parki, protams, arī pie mums attīstās, bet tur dažādi citas lietas. Tā ir atsevišķa tēma, par ko mēs varētu apskatīties katru šo te alternatīvās enerģijas veidu. Bet situācija ir tāda. Un kāpēc es aizmugurē te ieliku Vācijas ērgli, tātad Francijas ģerboni un Itālijas? Tās ir faktiski šīs te lielās vilcēju valstis, jo Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības. Tātad tās ir tās, kas faktiski ir visu laiku stimulējuši šo te sadarbību ar tādām valstīm kā Krievija un līdz ar to arī Ziemeļāfrika, kas piegādā šīs te, teiksim tā, vidēji nedraudzīgos materiālus, kurus savukārt izmanto pilnīgi loģiski enerģijas ražošanai. Un šobrīd tā situācija ir tāda, kāda ir, līdz ar to mēs visi saprotam, kādā veidā tad šo, lai visu situāciju atrisinātu, Eiropa izveidoja zaļo kursu. Viņš faktiski, ja mēs runājam par Green Deal, tad tas ir zaļais darījums, kas ir pareizāk. Latviski varbūt bet ir iegājies zaļais kurs, bet zaļais darījums ir tā, darījums ir vienošanās par kaut ko. Mēs darām kaut ko tādu, un tad jūs darat atkal kaut ko citu. Un te mēs neiedziļināsim šajā tas arī varbūt, ir tad, kad studenti jūs būsiet, jums vajadzēs to varbūt, nevis varbūt, bet noteikti vairāk zināt. Un tad es vienkārši tā parādīšu, lai jūs nenogurdinātu. Te ir zaļais kurs, un šī te ir politika schēma visa. Šo te, ko mēs uztaisījām, to mēs arī rādījām gan vairākos mūsu semināros, kas ir uzņēmējiem, politiķiem un tā tālāk. Ja mēs te saliekam visu šo te kopā, gan emisiju tirdzniecības sistēmu, gan emisijas tirdzniecības sistēmu, gan zemes sektoru. Jūs esat dzirdējuši tādu zvēru kā zizim, piemēram, ja? Zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība. Ja? Tātad, tas, kas ir, teiksim, te ir saruna par piesaistēm CO2, par daudz sarežģītām lietām, kurš ir apaudzis ar milzīgu tādu arī dokumentu un likumu klāstu, kas arī mūsu valstī ir jāievēro. Neiedziļinoties šeit, jūs tikai varat paskatīties, ka piemēram, kopējais zaļā darījuma, piemēram, budžets, teiksim, 1 miljards, ja, un tad tie sektori, kas ir. Ja jāpalielina klimata ambīcijas, tad atkal droša enerģija un tīra, tad ir cirkulārās, jeb aprites ekonomijas industrija, tad energoefektīvas celtniecība, ja, tad no lauka līdz galdam šī te iniciatīva, ko es teiktu, tad arī gudrā mobilitāte, ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība,
nulles piesārņojums un tā tālāk. Tad ļoti daudz šīs lietas, kuras arī ir ārkārtīgi izmaksu pieprasošas. Tātad izmaksu ziņā tas ir ļoti, ļoti liels, teiksim, izaicinājums. Un, ja mēs runājam, tad pēc tam mēs arī izsūtīsim, mēs parasti izsūtam šīs prezentācijas, katrā ziņā jums vai pasniedzējiem, tur jau pēc tam mēs runāsim, kā tas ir, bet te es centos salikt tā pēc iespējas varbūt teikumos un tā, kas ir arī pieejams, kas tas ir un ko tas nozīmē un kādas iniciatīvas ir iekļautas. Un jūs noteikti varbūt dzirdējuši daudz, kur, piemēram, par to, ka tas mērķis, cik ilgā laikā to var Eiropa izdarīt, un tad ir pieņemts tā, ka tā zaļā pārkārtošanās būs līdz 2050. Gadam, kas īstenībā nav nemaz tik tālu, tur kaut kādi 27 gadi. Ja. Bet tie mērķi, protams, ir ārkārtīgi augsti un lieli, kurus traucē sasniegt, piemēram, tādas situācijas, kā gan kaut kādas, teiksim, dabas katastrofas, kas arī zināmā mērā var būt ļoti piesārņojuši, kā milzīgi vulkānu izvirdumi un tā tālāk. Bet arī, piemēram, šī politiskā nestabilitāte, kā kara darbība, jūs ziniet, kas tagad notiek tuvajos austrumos, Izraēla, Hamas un vispārējais, nezinu, kā tas viss vēl notiks, ja mēs runājam arī par šo Krievijas-Ukrainas karu, tie ir ārkārtīgi piesārņojoši un dabas, un iedomājieties, kāda tur ir CO2 izmeši, teiksim, vienā karadarbības laukā vai kā. Es pats esmu bijis arī piefrontes zonā, tās milzīgi lielās tās platības, kas ir pilnīgi izpostītas, ja, kas atkal ir jāatjauno, un, protams, ka tas viss ir energoietilpīgi, tas viss atkal ir zināmā mērā piesārņojoši, jo būvniecība arī piesārņojoši. Tagad, respektīvi, šis te viss ir ļoti sarežģīti un tā tālāk. Protams, tur nepārskatot to visu un nepārlasot, es tikai vienkārši, man patīk arī šeit ielikt kaut ko arī tādu nedaudz, mazliet ironisku. Te var pateikt, ir tā, ka reizēm tā, ka tas Eiropas zaļā kursa, Eiropas Savienības ierēdnis pats ar saviem noteikumiem, te viņš, piemēram, mēra un skatās, lai arī, teiksim, tā banānu izliekums būtu atbilstoši kaut kādiem normatīviem aktiem vai noteikumiem. Un zināmā mērā šīs te kontroles arī ir līdzīgas, ka ļoti daudz tas apgrūtina, es zinu, teiksim, sākot ar meža certifikāciju, kas arī ir saistīta ar šīm lietām, protams, un pārējām visām lietām, kas būs vēl joprojām, jūs esat dzirdējuši jēdziens tā ilgtspēja, ja, tātad, kā jau es jums stāstīju, tātad būs ilgtspējas ziņojumi, jo sākot no nākošā gada lieliem uzņēmumiem, pēc tam vidējiem un tad būs pat mazajiem. Tad, respektīvi, tev būs jāpierāda, ja tu esi uzņēmējs, lai tu saņemtu kaut kādu kredītu vai finansu atbalstu, ka tavs uzņēmums strādā ilgtspējīgi. Tur ir vesela ziņojuma schēma. Ja tu neesi piesārņojuši, nedari to vai dari to. Ja tu to pierādīsi, tad attiecīgi tev būs šis te finansiāls. Es te ļoti vienkārši tagad to pastāstu apmēram. Tad nākošais. Tātad uzskaitot, tātad Eiropas klimata akts, tātad, kā jau es teicu, šīs te siltumnīca efekta gāzu emisijas jāsamazina pa vismaz 55%. Te jau ir tā, ka klimata adaptācija, bet latviešu valodā runājot klimata piemērošanās stratēģija. Tātad atkal 50. gads, ka mums jākļūst, pilnīgi ir tā, ka mums ir absolūti jābūt pielāgojušamies klimata pārmaiņām, un ar mūsu darbībām mums vajadzētu samazināt šīs klimata pārmaiņu negatīvās sekas, lai kas to izraisa. Es gribu speciāli to palīgu teikumu saka, lai kas to izraisa, jo šobrīd šīs ambīcijas vairāk ir vērstas tā, ka tas ir cilvēku darbības ietekme. Man ļoti gribētos ticēt, ka varētu kaut kādā veidā to samazināt un uzlabot, bet tā kā, ja jebkurš, kas aizbrauks uz, piemēram, Āfriku, Āziju, Latīņameriku, redzēs to milzīgo piesārņošanas līmeni, kāds tur ir, arī šī atkrituma problēma, kas arī ir ļoti, teiksim tā, CO2 negatīvi ietilpīga un problemātiska. Tad man liekas tā, ka mēs ar savu, teiksim, mazo vēlmi vai mazo gribu, mēs varam ļoti daudz ko darīt, bet Eiropa jau īstenībā, teiksim, ja mēs paskatāmies uz visu pasauli un iedzīvotāju skaitu un to, cik daudz ražo, piemēram, tādās valstīs, kā tāpat Amerikas Savienotās valstis, Indija, Ķīna, ja, protams, arī tad mēs varam vienkārši censties kaut ko darīt, bet iekams tas nebūs visā pasaulē, teiksim, pieņemts un svarīgs, tikmēr mums būs ļoti grūti kaut ko izmainīt. Tas ir tāds mans un daži, varbūt arī mani kolēģi
ieskats, ka es diezgan skeptiski skatos uz šim. Protams, ka mums jācenšas skaidrs, ka ir ļoti slikti piesārņot, ir ļoti slikti, nav nekādas jēgas braukt, kā jūs redzēt, reizēm viens otrs brauc ar tādu automobili, ka brīnās vienkārši kā viņš ir izgājis tehnisko skatu, kad ir tāds dūmu mutulis aizmugurē, ja, kad neredz, ja, kas tas vispār pa automobīļu marku. Bet tas ir tāds ekstrēms piemērs. Un tad es uzliku šeit slaveno Thunbergu, kuru šobrīd ir ļoti sevi diskreditējusi saistībā ar saviem politiskajiem izteikumiem. Thunberga tātad izveidots tāds tēls, tā ir reāli, protams, persona skolniece, kas sāka šo te skolnieku cīņu un tādas tā kā demonstrācijas, ko faktiski viņai ļoti palīdzēja tur attiecīgie PR cilvēki no Zviedrijas. Tādā cīnīties vispār jaunatni cīnās pret klimata pārmaiņām, par to, lai samazinātu ražošanu, samazinātu vēl kaut ko. Tas, protams, viņai netraucē, piemēram, šobrīd tā, kā tu uzdrošinies, piemēram, tā teroristam teikt, kā tu uzdrošinies lietot, teiksim tā, no plastmasu maisiņu, ja? Mums jāsargā pasauli, bet tas nekas, te ir diezgan dramatiski tā varētu teikt melna karikatūra, ja, ka viņš tajā plasmas maisā īstenībā nes izrēliešu bērnus, ja tur viņi 7. oktobra izdarīja tos noziegumus un iebruku, un tāpēc ir šis karš sākās. Tagad tas cinisms arī tāds, un šī te lieta, kas pēdējā laikā, nevis pēdējā laikā, bet jau kādu laiku parādās arī tā saucamajos zaļajos aktīvistos, ir ļoti tāda, egoistiska un zināmā mērā viņi atsakās saprast situāciju, kādā cilvēki dzīvo, ko nozīmē labklājība. Ja tas apmēram ir daudzreiz tā, ja uz mani tas neatiecas, tad tas man neskar, bet no sērijas ir tā, Latvijā visiem vajag elektroauto, neskatoties uz to, ka elektroauto ir ārkārtīgi problemātisks uzturēšanā, tas ir dārgs, valsts atbalsts ir ļoti mazs, un viņi nav kur uzlādēt. Man ir daudziem paziņām bijis tā, viens no viņiem, piemēram, ir 2 reizes nakšņojis Kuldīgā, lai gan viņam ir moderna un jauna mašīna, bet viņš nav aprēķinājis šo te elektroauto, varbūt tā kapacitāte. Aizbraucot uz Kuldīgu, tur ir viena vieta vai 2, kur vispār uzlādēt, tur vēl 3 mašīnas rindā, un rezultātā labi, ka ir viesnīca. Tas ir tāds piemērs. Bet tā kā viss jau tur arī nav tāds ārkārtīgi labs un vienkārši. Ja mēs vēlreiz runājam par to, es tādu rakstu vienu veidoju par to, kāpēc militārā sektora daļai netiek faktiski pievērsta uzmanība saistībā ar šo te CO2 izmešiem, ja, arī ar piesārņojumu un tā tālāk. Un tad beigās ir tā, ka tu secini to, ka militāristiem, tāpēc, ka valsts aizsardzība, ir kara darbības, vēl viss jānodrošina, viņus tā kā īsti neskar tas viss, vai tā, ka mēs jau saprotam, ka nevar jau ierobežot to, ja tas tanks brauc ar to dīzeļdegvielu, tad viņš arī brauc, un attiecīgi, kas viss notiek. Tā kā tur ir tādā veidā, ka ir sektori, kuriem ļoti pievērš uzmanību, ir kuriem nē, un tajā pašā laikā šīs te apņemšanās par ambiciozās par milzīgajiem mūsu uzdevumiem, ko es rādu, ja, ir grūti izpildāmas. Un te ir tas, kas skar mūs tieši, ja, tātad pareizi, ka reku bildīte arī, ka zem tās jūras varbūt arī koki, ja, mēs daudzreiz nezinām, kas, es to attēlu ieliku, tāpēc, ka reizēm ir tā pasaule tāda iluzora. Mums liekas, ka ir tā, ir īstenībā varbūt pavisam savādāk. Te ir tā, es protams, tur nepārstāstīšu, nav jēgas, es tikai pieminēšu, jēga vienmēr ir, bet es saku, zem šī te viena slaida apakšā ir vesela, kurs, ja, vai vairākas prezentācijas. Bet skaidrs par meža stratēģiju un atmežošanu pilnīgi 21. gada jūlijā to iesniedza. Tur ir tuvākais mērķis daļa ir līdz 30. gadam, un tie ierosinājumi ir tādi, ka jānodrošina, piemēram, finansiāls stimuls arī meža īpašniekiem, kas ir grūti pie mums panākams, es uzreiz attiecinu uz Latviju, lai tie pieņemtu šie vidē draudzīgo praksi. Bet ja mēs runājam, piemēram, par arī dabas aizsardzībai nepieciešamo teritoriju palielināšanu, kas ir, šobrīd ir tāds galvenais, uzstādījums, jo Eiropas Savienība ir pieņēmusi mērķi 20% aizsargājumās teritorijas un plus 10% stingri aizsargājumās. Ja? Tas ir vēl palielināta mums nozīmē, ja? Bet ja mēs palielinām šīs platības, pilnīgi skaidrs, ka mēs tad nevaram atkal izpildīt savukārt šīs te, arī tāpat zaļā kursa uzstādījums par CO2
piesaista īstenībā. Piemēram, tikai tad šis CO2 tiek piesaistīts, ja ir augošs mežs. Ja, un Latvijā, piemēram, Latvijas apstākļos ir mežs tas, kas piesaista CO2. Nu, faktiski vienīgais. Ja. Un ja mēs savukārt palielinām tās platības, kuras mēs neaiztiekam, tad vecā mežā savukārt ja, šī CO2 piesaist nenotiek. Tas ir saprotams no vienas puses. No otras puses, savukārt mežs un ir jāizstrādā, jo koks, un tur jūs redzēsiet IKEA, jebkurā veikalā, kurā ir uzrakstīts, viņiem ir tas tāds, nosacīti tāds labā vēsts, ja izmantosim koku, jo koks aug, atjaunojās, tad mēs viņu pārstrādājam lieliskā materiālā, kurš atkal savukārt piesaista sevi CO2, viss ļoti labi. Bet, kā jau es te vairākas reizes esmu teicis, ka izmantojam koku, ok, tas ir ļoti labi, krēsli, grīdas, viss ideāli, ļoti daudz modernie materiāli, bet ir tas doma, jā, bet koku vajadzētu tomēr atstāt mežā. Tad jautājums, kā tad mēs varam tikt pie viņa? Es tā, mazliet, teiksim tā, paspilgtinu šīs krāsas, bet pilnīgi noteikti, ka šobrīd ir tā, ka Latvijā arī, ņemot vērā Eiropas Savienības zaļā kursa prasības, mums samazināsies saimnieciski izmantojamo platību apjoms. Un mums līdz ar to ir ļoti jādomā, kādā veidā tas pieejamais apjoms mums tiks izmantots, lai mēs nezaudētu savu labklājību. Jo, piemēram, ir arī tirgus dažādas situācijas. Šobrīd es vēlāk pastāstīšu, kāda šobrīd ir koksnes tirgu situācija. Ja, ka Latvijā ir baļķis dārgāks nekā, stipri dārgāks nekā, piemēram, Rietuma Eiropā, un man pašam kolēģi, kas saka, importē, ved kuģiem no Norvēģijas un Zviedrijas baļķis uz Latviju. Ja? Un tas arī nav normāli, bet tur ir citas lietas šajā. Respektīvi, es gribēju pateikt, ka mēs esam iekšā šajā tirdzniecības tīklā un mēs nevaram būt kaut kur atsevišķi. Tāpēc mums pilnīgi skaidrs, ka ir par to jādomā. Jā, te ir biodaudzveidības stratēģija, par ko mēs runājam. Savukārt, mūsu Latvijas meža certifikācijas padome gan ir konstatējusi, ņemot vērā par to, ka mums ir ļoti labi kontakti un, protams, mēs izmantojam jums zināmo institūtu arī Silava, kur ļoti labi zinātnieki strādā un kas ir daudz ko mums palīdz tādā ziņā, lai mums būtu šī te zināšana bāze un Latvijas valsts meži, kuriem ir savs monitorings bioloģiskās daudzveidības un kas arī ir gandrīz absolūti pierāda, ka mums bioloģiskā daudzveidība, bet tas ir mūsu organizāciju viedoklis, nesamazinās, bet mainās, kas ir pilnīgi normāli. Un to mēs arī redzam varbūt ikdienā. Piemēram, braucot arī gandrīz katru dienu no Kurzemes uz Rīgu, ja es redzu, cik daudz, piemēram, ir tās, teiksim, plēsīgie putni parādījušies. Visur jūs redzēt vanagus, klijānus, vēl. Tas ir daudz vairāk, jā, baltais gārns un viss pārējais, kas kādreiz bija vispār pilnīgs retums tādas putnu sugas, kuras ir parādās, bet ir kaut kādas citas atkal pazūd. Skaidrs, ka tās ir izmaiņas. Un tāpat, ja mēs tālāk paskatīsimies, cik daudz Latvija ir meža platības, pilnīgi skaidrs, ka tās jau nav plantācijas kā tādas. Un mežā, arī cilvēku koptā mežā īstenībā veidojas biotopi, un tas ir absolūti pierādīts, un līdz ar to iznāk absurds. Mēs kopjam mežu, veidojas biotopi, savukārt atnāk, piemēram, teiksim tā, eksperts, ierauga, ka tas ir vērtīgs biotops, un mēs vairs nedrīkstam to aiztikt. Kompensācijas savukārt ir ļoti mazas. Tad tā ir. Tā vienkārši sakot. Tālāk, bioloģiskā daudzveidības jau, protams, visiem jau gribētos, kad zvirbulis un kaķis ir tā kā viens dzīvnieciņš un tad visiem ir labi. Tāda daudzveidība, es domāju, ka mums diez vai ir vajadzīga. Bet okei. Un te ir pārējie šie izvirzītie mērķi, ja, kas jums, man tā grūti pateikt, jo es tā precīzi nezinu jūsu šo te mācību tās tēmas un plānu. Es pieļauju, ka tas varbūt ir tā ieskatam, tāpēc tas ir vajadzīgs, jo kā jau es teicu, zem katra šīs iniciatīvas ir vesela milzīga, teiksim, virkne ar dažādiem skaidrojumiem un definīcijām. Tāda stratēģija no lauka līdz galdam, industriālā rūpniecības stratēģija, aprits ekonomikas rīcības plāns, taisnīgā pārkārtošanās, līdz 27. gadam piesaistīs vismaz 55 miljārdus eiro šajā lietā. Tīra enerģija un tā tālāk. Un ķimikālija stratēģija. Tātad viss tas kopā veido, atcerieties to trešajā slaidā, kur es biju to zaļā kursa vidas politikas schēmu. Tātad milzīgi tas sarežģīja. Redziet, piemēram, ja mēs skatāmies tagad, kā ir, pieminētā jau Francija un Vācija.
Nu, kā kuram ir interesanti. Redz, klimata neitrālā Eiropa, Francija baigi saka, jā, viss ok, mēs tagad liekam vēja ģenerators, viss kārtībā, bet īstenībā kas aizmugurē? Lūdzu, nu tātad viņi panākuši, tātad, jā, kā jau es teicu, protams, ka tur arī zaļās organizācijas ir zināmā mērā sadalās, jo Greenpeace tā kā neiebilst, cik es zinu, pēdējā laikā pret atomenerģijas izmantošanu. Savukārt, tur, teiksim, dažas citas organizācijas, kas ir arī pietiekoši skaļas Eiropā, iebilst. Nu, tad Francija mierīgi izmanto tātad šo te atomenerģiju, enerģijas ražotāju. Savukārt, Vācija nekur nav aizgājusi no tās pašas slavenās Krievu gāzes. Nu, samazinājums ir, vēl ir kaut kas, bet, piemēram, tā pati mūsu kokrūpniecības nozare, kas ir Vācijā, ir ļoti atkarīgi īstenībā no šīs teiksim, gāzes piegādēm. Nu, un tad savukārt tas jau aiziet politikā, savās pārējās lietās, ņemot vērā, ka šobrīd notiek arī karš Ukrainā. Un tādas ir tās problēmas ļoti lielas, to gribēju pateikt. Šeit tas ir varbūt tā, nu, teiksim, tiešām samērā sarežģīti, bet nu, te var pateikt, cik daudz, kādas ir, cik valstis ir tālāk tikušas ar saules enerģijas izmantošanu un vēja. Tur ir Beļģija, Igaunija, Francija, Itālija, Spānija un Zviedrija ir tās, kas ir, nu, teiksim tā, ļoti advancēti šajā ziņā. Un te mēs atkal skatāmies tajā pašā laikā, kā, piemēram, ir mainījušās zāģbaļķu cenas. Tātad no 2000. Gada līdz 22. Gada decembrim, ja, kā te ir staigājuši šis te viss. Kā arī ietek, tad bija Covid, tad viss tas, ko es gribu pateikt, ar šo mainās. Viss tas ir mainīgs, bet tajā pašā laikā tas viss ir saistīts. Nu, piemēram, arī tā, ja mēs skatāmies kādu siltumnīcu efekta gāzes, cik lielas ir šīs emisijas, tad pirmā vieta uz vienu cilvēku 14 tonnas, tātad ir Amerikā, Indonēzijā 7,5, Krievijā 13, Ķīnā gandrīz 10, Eiropas Savienībā 7,2, pasaulē 6,3, Latvijā virs 3 kaut kas. Tātad, nu, teiksim tā, ja mēs runājam. Tādā ziņā jau mums viss ir, nu, vairāk vai mazāk ok, bet šobrīd jau es pats biju klimata un enerģētikas ministrijā, aizvakar laikam, ja, un tad iznāca tā, ka mums faktiski arī varētu būt tā situācija, ka mēs līdz 50. gadam Latvija neizpilda šos te pieņemtās saistības. Ja. Nu, tas ir vairāk kā īpatnēji, jo man liekas, ka tas ir nevis tikai man liekas, bet arī vēl cilvēkiem, kas ir arī zinātnē saistīti un tā, kā mums ir Ilze pēc tam pastāstīs arī, kā ir ar šo te aprēķinu, ar CO2 izmešiem, ja, kā viņu aprēķinu. Nu, izrādās, ka tur ir atšķirības. Ja. Zviedrijā ir viena metodika, mums cita un tā tālāk. Nu, mēs, protams, esam teicamnieki. Ja. Mums, protams, vajag skriet ar ratiem daudz reizes pa priekšu, bet vajadzētu varbūt padomāt par Latvijas interesēm. Nu, redziet, un te, piemēram, jūs varat paskatīties, kā varētu, nu, protams, tas ir ar smaidu, kā varētu taupīt un būt ļoti, teiksim, tāds klimata draudzīgs. Ja? Nu, tad kas tik nav? Nu, šajā ironijā jau kaut kur ir taisnība, zināmā mērā. Nu, piemēram, nu, lai jau viss būtu gan atļaut ņemt uz darbu maidzīvniekus, gan galds kaiminamo ģeneratoru, galds taupības, visu apvienot, visu pēc iespējas darīt tādā veidā, lai mēs būtu pēc iespējas ekonomiskāki, nu, teiksim, ekoloģiskāki un tā tālāk. Protams, es smaidu, bet kaut kur tajā visā taisnība ir. Un tad mēs nākam uz mežiem, tātad, kā jau mēs secinājām, tātad meži, kas ir mums CO2 piesaistes avots, ja, un kā tas vispār viss izskatās. Un saistībā ar šīm te, tas ir mazliet tā varbūt, nu, teiksim, nepopulāra pārāk frāze, bet tāda daudz, kur izskan, un to arī mūsu mežzinātnieki saka, ka Latvijai, protams, mēs esam visi dzīvojam uz vienas planētas, bet Latvijai īstenībā ir izdevīgi, nu, zināmā mērā šīs te klimata pārmaiņas, klimats paliek siltāks, mums ir zināmā mērā arī, mums ir pozitīvie faktori arī. Protams, jā, tās ir kukaiņu invāzijas un tā tālāk, varbūt arī ugunsgrēki vairāk vai mazāk, bet skaidrs, ka tas veģetācijas periods, kur teiksim, augi, jā, ir paliek daudz lielāks, garāks, jā, un tas, protams, ir, un kad mēs skatījāmies karti, ko bija, jā, zinātnieki izveidojuši, tad bija tā, ka pēc kaut kādiem, nu, teiksim, nosacīt 70 gadiem, ja visnormālākā zona tā tad ir šī, nu, teiksim tā, klimata ziņā un visādā ziņā. Un šeit gandrīz vidusjūras baseins jau, nu, faktiski ir tā, tas, kur tagad ir ļoti daudz vasarā turisms, tur faktiski viņš būs karstuma dēļ gandrīz neiespējams. Nu, tādā veidā. Un te mēs redzam arī
kādā veidā ir šī te ar mežu apklātās platības, ja, cik lielas un kā viņas ir. Protams, kalnu rajonos skaidrs, ka ja, tas ir arī Karpati, Alpi, Vācija, arī, teiksim, vairāk vai mazāk arī Pireneji, bet, protams, lielākais tas un reģions, un ar kuru mums arī jāsadarbojas, protams, ir Skandināvijas valstis, Somija un Baltija un Polija arī, ja, tātad šeit. Bet, tur mums ir pretrunas saistībā ar šo te Eiropas politiku, jo Eiropa grib savas vides, teiksim tā, sev uzliktās vides prasības, pienākumus pret vidi, teiksim tā, īstenot ar Ziemeļa Eiropas un Baltijas, teiksim tā, zemēm. Te ir tā, es arī uzliku tādu mūsu Somijas kolēģu viedokli. Ja, piemēram, tas plāns Eiropas komisijas ir, ka pāriet uz vienlaidu mežkopību, tādu vienādu visu, un teiksim, tas rada tieši tos izaicinājumus, kā es teicu, kokmateriālu ieguvēju. Jo kā tad mēs varam, teiksim tā, kā mēs varam palielināt šīs te oglekļa piesaistes, kā jau es teicu, ja mums jāsamazina ciršanas apjomi, un tad līdz ar to ir tā, ka mēs nevaram tad atjaunot attiecīgi pienācīgā mērā šīs te izstrādātās meža platības, jo viņas, tas ir mazāk, viņas samazinās, līdz ar to mēs nevaram izpildīt savukārt arī šīs te oglekļa piesaistes. Un te jau ir tā, tad par šo te arī iegūto koksni, ja, te mūsu somu kolēģis norāda, ka, piemēram, 1 kubikmetra pievienotā vērtība ir 150 eiro. Ja mums neizdodas iegūt šo summu, kur mēs to, teiksim, koksnes, šo vērtību dabūsim, tas jau attiecīgi tad rezultējas uz, teiksim, trūkumu, tautsaimniecības problēmām un tā tālāk, ja. Un to, kā jau es teicu, pieprasa izmantot koksni, bet koksne ir mežos, un mežus atkal ir jāizsargā un jāpalielina platības. Tā kā tā ir problēmas, un tāpēc es te varu arī tā teikt, ir opinions, ir viedokļi un ir fakti. Un mēs uzskatām Latvijā, ka ir nepieciešams tomēr balstīties mūsu mežzinātnē un vadīties pēc arī vietējām mūsu Latvijas tautsaimniecības interesēm. To jau jūs esat gan jau redzējuši, bet tas ir arī tas rādītājs. Daudz pārmet, varbūt, teiksim tā, zaļo organizāciju aktīvāko te pārstāvi pārmet, ko jūs visu laiku rādiet mums tos procentus. Procenti vēl nenozīmē bioloģisko daudzveidību. Tomēr, kā jau es teicu iepriekš, sliecamies tam nepiekrist, jo platība ir, ja 20. jūrē šis te mežainums, jo mežainums ir definīcija, jūs ziniet, ka mežam ir vairāk šīs te definīcijas, respektīvi 3, ja, un pat vēl tur var atrast. Bet mēs ņemam mežainums ir, tātad platība atbilstoši Latvijas meža definīcija ietver mežaudzes, tad iznīkušas audzes, degumus, vējgāzes un izcirtumus. Un tad tās ir šīs te platības, 3,3 miljonu hektāru. Un jūs varat paskatīties, kāds tas mežainums mums te tagad ir. Ja mēs runājam par mežainumu, viņš jau ir sasniedzis 56,9%. 57%. Tas ir mežierīcība Latvijā. Meža statistiskā inventarizācija no 90. līdz 2023. gadam. Tātad jūs redzat, kāda ir bijusi tā intensitāte, cik daudz. Šeit ir palielinājies, 72. gads, 1700, Kurzemes hercogistu vēl bija atsevišķi, bet pārējie jau bija iekļaut Krievijas impērijā, Latvijas daļa. Tad šeit var rēķināt, kad jau tā uzskaita. Faktiski tad 45, gandrīz puse, mazāk bija šīm pa pusi. Un tad tā intensīvā lauksaimniecība ar iedzīvotāju skaita pieaugums, un 14. gadā tas jau sasniedz 23,9%, ja, pirms kara. Bet Latvijā tad bija vēsturiski lielākais iedzīvotāju skaits. Pat gandrīz 2,7 miljonu iedzīvotāju. Tad tā intensitāte bija lielāka. Un tad tālāk, te bija tas periods, pēckara periodā, kad bija aizauga, kā atņēma privātajiem īpašniekiem zemes platības. Tas bija tā kolhoza saimniekošana, daudz šīs te platības neapstrādāja lauksaimniecības vajadzībām, viņas aizauga. Un pēc tam izveidojās, teiksim, pārsvarā lapakoku mežu, protams, un tad, kad atguva cilvēki savus īpašumus pēc padomju okupācijas beigšanās, tad skaidrs, tad mēs arī bijām sasnieguši šo te gan arī 50%. Un tad tāpēc mums ir privāti īpašnieki
Nu, teiksim tā, 2000. gadā skaitījās ap 150 000, protams, tas skaits samazinās, sākās konsolidācija, lieli uzņēmumi nopirka, ārzemju kompānijas, dažādi pensiju fondi, jo mums, diemžēl, Latvijā pensiju fondu neizlēma veidot bāzēties pamatoties uz aktīvu kā uz mežu, ko dara daudz kur pasaulē. Un, protams, ka tagad mēs varam domāt ap 100–110 tūkstošiem meža īpašnieku, bet tur ir arī ļoti lielas kompānijas daudzas un tā. Nu, tā ir. Un ja mēs skatāmies, kāda ir Latvijas situācija starp Eiropas meža lielvalstīm, tad mēs redzam, ja, kādi ir noteikumi. Jūs esat noteikti arī dzirdējuši un zinat, ja, kādā veidā, ka mēs tagad nozari iestājas par to, lai mēs varētu, mums arī atļautu samazināt caurmēru, lai mēs varētu koksnei, apaļkoksni mēs varētu dabūt tādu, kāda ir nepieciešama koksnes pārstrādātājiem. Tātad, ja attiecīgā vecumā sasniedz, piemēram, Latvijā, teiksim, attiecīgi tur priede tur 30 cm, tad egli attiecīgi tur, teiksim, 26 un bērs 25 cm, tad mēs varam to, mums ir pieejams, ja, tātad, un šī koksne pieejama, izstrādājama un pārdodama tālākai pārstrādē. Nu, te pa privāto mežu īpašnieku īpatsvaru Latvijā ir interesanti, ka 8% no iedzīvotājiem, bet Slovenija nu, mazāk, protams, bet tā ir mežaina valsts ir 22%. Tātad Somijā 17%, bet Somijā ir liela platība ļoti, jā, salīdzinot, man liekas, tā, Somijā bija kaut kādi 330 000 kvadrātkilometri, ja, un tad Zviedrijā ir 3%, un tur ir iedzīvotāju skaits lielāks. Tā kā tādā ziņā mēs esam, nu, varētu teikt, ka Latvija ir tomēr lielvalsts, meža lielvalsts. Skaidrs, ka mums tas viss ir jāizmanto, un mēs, ja skatāmies, mums ir ļoti daudz arī atmirusī koksne, kas no vienas puses ir ļoti labi bioloģiskai daudzveidībai. Man tagad šī gada datus ir jāuzprast Silavā, kādi ir, bet pirms tam bija 23 kubikmetri uz hektāru vidējais, tātad šī te atmirusī koksne, kas ir ļoti daudz. Tātad te mēs varam, kā mēs izmantojam resursus. Ja? Nu, reku, šeit mēs runājam gan par šo te CO2 piesaisti, kā es teicu, bet mums gandrīz trešdaļa Latvijas teritorijas, nu, Latvijas meža ir aizsargājums teritorijas status, atmirusī koksne, tātad ikgadējais dabīgais atmirums Latvijā koksnē ir 6,1 miljonus hektāru. Tas ir kubikmetri. Ja? Tas ir ļoti, ļoti liels skaits, liels apjoms. Tas arī neko pozitīvu nedod saistībā, ja mēs runājam par CO2 bilanci. Bet, nu, te ir, kā jau es teicu, šīs te bioloģiskās daudzveidības jautājums. Nu, mums ir ļoti nopietni, neskatoties uz to, ka mums ir tikai 1,2% no kopējā Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita, bet teiksim, ja mēs runājam par rūpniecību, ja, tad nu, mums ir ļoti daudz veiksmes stāstu, ko mēs arī vienmēr pieminam arī Latvijas finieri. Latvijas finieris ražo ļoti augstvērtīgus produktus, tātad arī saplāksne un protams, arī dažādus citus produktus, un kas ir interesantākais, tad sašķidrinātās gāzes pārvadājumu kuģiem, viņi ražo materiālu, kas ir nepieciešams un, teiksim, attiecīgi šo kuģu būvniecībā, un tas vispār diezgan fenomenāli. 90. gados to bija izdomājis viens no franču zinātniekiem, inženieriem faktiski, kad varētu tādā veidā šajos sašķidrinātās gāzes kuģos izmantot bēres saplāksni, un tad tālāk ir mūsēji attīstīja šo te lietu un šo ražošanu, un līdz ar to Latvija šajā jomā ir ļoti spēcīga. Un vispār, teiksim, saplākšana ražošana bērza ir izdevīga un ļoti pieprasīta arī citur. Tāpat arī daudz citi produkti, ko mēs ražojam no koksnes. Nu, te ir tā, ja mēs runājam par zemi, tātad te ir par izmantošanu, jo mežs jau aug attiecīgi uz zemes, un zeme ir lielākā vērtība šobrīd Latvijā, jo mēs varam izaudzēt gan labību, ja kā mēs redzam no piemēram, šajā te Covid laikā arī, kad samazinājās tirdzniecība un tā tālāk, vai nerunāt nemaz par kaut kādiem kara gadījumiem, tā Latvija pilnīgi ir, ja lauksaimnieki arī to var apliecināt, pilnīgi sevi var apgādāt ar pārtiku, ar ūdeni, ja, starp citu, kas ir arī attiecīgi cits jau stāsts.
Nu un tā, un te mēs, ja mēs skatāmies, cik daudz mums šīs te platības neizmantotā lauksaimniecības zeme kādreiz bija ļoti daudz, šobrīd tas ir maz, neliels skaits, sauszemes aizsargājumās teritorijas, ja mēs redzam, tas ir nosacīti, teiksim, apjoms, kas varbūt neizskatās tik liels, bet, protams, mums vajadzīgas ir papildus teritorijas, 745 000 hektāru, lai sasniegtu šo 30%, atcerieties, sākumā teicu to aizsargājamo platību mērķi. Tas ir diezgan daudz. To mums vajag no kaut kurienes, no citām platībām atņemt nost un tad ielikt šajā te Eiropas prasību groziņā nosacīt. Tā kā mums ir tie izaicinājumi pietiekoši daudz. Un kā mēs to darīsim, to mēs arī, pie tā arī mēs strādājam un domājam, kā tikt galā ar šīm lietām. Tāpat arī runājot arī lauksaimniekiem, piemēram, ir neapmierināti, ka, teiksim, ir tā norāda, ka mēs, kā es teicu, klimata mērķu dēļ, mums būtu jāapstāda lauksaimniecībā neizmantojamas zemes. Tās paliek arvien mazāk. Līdz ar to, protams, būtu jāstāda mežs tur, kur ir zemākas auglības šī te zeme. Bet, skaidrs, ka lauksaimnieki saņem platību maksājumus un viņiem, negribētos, lai viņu platības samazinās, teiksim, uz meža rēķina. Tā kā tur ir daudz dažādas tādas lietas. Cik tālu mēs esam tikuši tātad par aizsargājamo biotopu kartēšanu. Varbūt jūs dzirdējāt, viņu sauc par dabas skaitīšanu, bet tas ir tāds, man liekas, tāds skaisti iepakots, tāds jauks nosaukums vārdkopa tādiem Rīgas centra bērniem. Skaita dabu, iet, reku, paskaties tur tāds kukainītis, reku tāda lapiņa un viss tik ir labi un sliktie mežsaimnieki brauca traktoriem un iznīcina pilnīgi visus. Vispirms, ziniet, ka ir tāds jociņš, ko mēs savā vidē darām, mēs viņu šad tad eksploatēju to jociņu, ir mešs, kā rīdznieks uzskata. Ja te kāds ir rīdznieks, tā nav problēma, es arī pats, tā kā visi ir labi, dzīvojis Rīgā ilgi. Tad mums ir mešs, piemēram, mēs vispirms ielaižam medniekus. Mednieki paņem izšauj nabaga zvērus un putnus pilnīgi visus, tad nākam mēs, mežstrādātāji, mežsaimnieki, mēs pilnīgi visu nozāģējam, aizvedam nos, paliek celmi. Tad nāk tie, kas ražo tur šķeldu vēl, izrauj ārā visus celmus, sašķeldo prom, un tad nāk, piemēram, kūdradnieki, kas izrok pilnīgi visu bedri, un tad, lūk, iznāk tā bija mešs, un tagad ir bedri. Tas ir tas ekstrēmākais, teiksim tā, viedoklis, kas, es galīgi negribu teikt, ka tā domā, tur visi cilvēki vai kā, bet ir viena daļa, kas apmēram tā uztver, tāda ir. Gan jau jūs arī satiekaties ar kādu no saviem vienaudžiem, tur varbūt, kurš nav pilnīgi saistīts ar ne medībām, ne mežu, sevišķi pa medībām. Es domāju, pēdējā laikā ir ļoti daudz tāds vēstījums, ka medīt ir slikti, bet mēs paši redzam, ka drīz vairs, piemēram, Kurzem vairs nevarēs normāli, teiksim, naktī vairs braukt ar automašīnu, vai vakarā vēl. Cik daudz, cik liela šitie mežu dzīvnieku populācija. Un medības nav, diemžēl, vairs netiek atzītas kā kāda medības. Īstenībā ir smags darbs un normāls mednieks ir sastopās normālos apstākļos, bet tā jau cita tēma, ko vajadzētu īstenībā mums jārunā ar jūsu pasniedzējiem, būtu ļoti interesanti. Mums arī meža programmā ir par medībām tēma, bet mēs varam ne tādu ļoti kaut kā specifiski stāstīt, bet vispār, teiksim, tādā populārā un tādā interesantā veidā arī pastāstīt jums, kā Eiropā citur ir un kā pie mums un tā. Bet, atgriežamies tad atpakaļ, tad šī dabas skaitīšana apsekoja ļoti lielu platību, no 850 vairāk tūkstoši hektāru, un biokonstatēta 331 760 hektāru, kas it kā tikai ir 10%, tā kā bez purviem no Latvijas mežu zemēm, atcerieties, bija 3,3 miljoni, bet tas ir ļoti daudz, jo, ja mēs skatāmies, tad tie biotopi ir ļoti daudz atrasti platībās, kurās ir saimnieciskie meži. Un to jau es iepriekš vairākas reizes atkārtoju, ka Latvijai tas ir zināmā mērā, kā tagad pieņems teikt, izaicinājums. Īstenībā tas ir ļoti nopietni. Ja pat tas ir lielākā daļa ir valsts mežos, bet valsts meži izstrādājot un realizējot šo koksni pārstrādātājiem, savukārt maksā ļoti lielas summas valsts budžetā. Valsts budžeta savukārt uztur izglītību, uztur vienkārši sakot iekšlietas, policiju, armiju, ārstus, pensionārus un tā tālāk, ja mēs tā skatāmies. Katrs šis te hektārs, kas iet nost no saimnieciskās darbības, šis hektāra neizmantošana atstāja negatīvu iespaidu arī uz mūsu budžetu, kur mēs liekam kopā naudu tātad, lai varētu palīdzēt attiecīgi veikt
tos pienākumus, kas valstī ir jādara. Tā ir neiedziļinoties varbūt dažādi tādās lietās, ka par šīm te atmežošanas lietām. Tā ir 16. maijā šogad ir pieņemta regula par atmežošanu, jeb atmežošanas regula vienalga kā viņa. Tātad tas ir vēl cita lieta, jo mēs pārējām atkal uz to, ko zināmā mērā arī uz Latviju atstās tas iespēja, protams. Jo tā atmežošanas regula, ko Eiropa ir pieņēma, ir tāda, ka mēs vairs neņemam, piemēram, produktus no ārpus tās vai Eiropas Savienībā, kas ir radušies no meža izciršanas vai meža degradācijas rezultātā. Respektīvi tā, ka ja es pērku, piemēram, koku ārpus Eiropas Savienības, piemēram, kādā valstī, kas mums nav Eiropas Savienībā, vienalga, kur teiksim, varētu būt kaut kas, teiksim, labi, Baltkrievija, Krievija tagad ir ciet, bet pieņemsim kaut vai tāpat Norvēģija, kas nav Eiropas Savienībā. Es pērku koku, bet man vajadzēs pierādīt, protams, loģiski attiecīgi, ka tas ir pierādāms un izsekojams, tāpat kā meža certifikācija izseko attiecīgi ar auditoru palīdzību un ar vispārējo, kādā veidā tiek šie te meži izstrādāti no platībām, kuras ir, teiksim tā, nepienācīgi novērtētas vai attiecīgi nav nokārtota šī dokumentācija, kas apliecina, ka tas mežs nav nelikumīgi izstrādāts. Mēs nedrīkstam tādu iegādāties vairs un mēs paši uzņemamies atbildību, jo mums jābūt pārliecinātam, no kurienes tā koks nāk. Un te ir attiecīgi gan sodi piemērot, gan vēl tā regula lielajiem uzņēmumiem 18 mēneši, mazajiem 2 gadi. Un tad te ir tāda apliecinājums attiecīgi ir nepieciešams, ka tiek ievērot akti gan cilvēktiesību jomā, respektīvi netiek izmantots bērnu darbs vai piespiedu darbs vai aizsargāt, teiksim, pamatiedzīvotāju tiesības. Tas ir vairāk saistās, piemēram, eikaliptu, jo mēs pērkam no Brazīlijas, ja, kas aizvieto faktiski bērzu papīrmalku. Ja. Tad mums ir jāzina, ka tās nav no tādām teritorijām, kur, piemēram, vietējie indiāņi dzīvojuši, viņi ir izdzīti ārā, tā kā no sērijas Rio, ja, tajā multenītē. Piemēram, ja, kur sliktie mežstrādātāji tur briesmīgi plosās un visu tur izdzenā un zāģē visu nost un tā. Tad tādu mēs nevarēsim koksni, kas ir diezgan normāla prasība un tā tālāk. Bet savukārt tas jau joprojām jau šobrīd ir atstājis iespēju, piemēram, uz dažādu valstu attieksmi. Indonēzija jau šobrīd Pasaules tirdzniecības organizācijā ceļ lielu traci, tāpēc, ka šīs te prasības viņi uzskata, ka ir pārmērīgas, jo ir jau iepriekšējās vienošanās bijušas. Un tādā veidā un tādā stilā. Jo viņiem savukārt atkal šī mežstrāde ir saistīta, viņiem ir notiek atmežošana. Viņi izcerta, viņi stāda sojas palmas, tad palmu plantācijas, sojas eļļu iegūst un tāpat arī kafijas plantācijas daudz valstīs, kur viņi šo mežu izcērt pilnīgi jau un attiecīgi iestāda citu kultūru. Un tad šeit tas faktiski sēdās, ka tā ir, atmežota platība, ja, kas arī it kā nav pieļaujama. Tā kā tur ir problēmas diezgan lielas, un jebkurā gadījumā Eiropa ir uzņēmusies šo, līdz ar to arī mēs, ka mums ir jāizsako. Tas arī palielina ļoti lielu birokrātiju, protams, arī. Un tad te neiedziļināsim šitajā, lai jūs galīgi, teiksim, tā nebūtu pārslogoti, ja. Te ir foršs tāds teiciens, te Eiropas Savienības arī amatpersonas mierīgi saka tādu lietu, ka mēs kļūstam zaļi tikai tāpēc, lai kļūtu zaļi, jo lielāku stimulu mēs dosim, lai kļūtu zaļāki, jo neatkarīgāki mēs būsim. Viss jau tas ir ārkārtīgi skaisti, bet te ir tas lielais, teiksim tā, uzsvars uz šo te emisijas tirdzniecības sistēmu, attiecībā uz rūpniecību, attiecībā visām pārējām lietām, lai pēc iespējas un ātrāk, teiksim, klimata neutralitāti. Un līdz ar to ir apstiprināts atkal ārkārtīgi liels fonds, tā saucamais klimata fonds, lai atkal atbalstītu mājsaimniecības mazās un tā tālāk 87 miljardi eiro, kas ir ļoti lielas naudas. Tad, respektīvi, šajā te prezentācijā jūs iepriekš jau jums teicu, un arī šeit var to redzēt, ka ir ārkārtīgi lielas summas ieguldītas Eiropa tiek ieguldīta, lai tātad šī te varētu būt šis klimata tiesību akti un viss realizētos un īstenotos. Kā tas viss veiksies, tas jau ir cits jautājums. Šo galīgi daudz neskatīsim, vienkārši mēs priekš mūsu nozares vadības grupas sanāk, un te ir tā, ka pirmā ir augsta šī te svarīguma pakāpe, tad ir vidēja un tad ir zemāka. Tātad, respektīvi, tas, kas ir vispirmām kārtām jādara Eiropas Savienības līmenī
Un tas attiecas arī uz Latviju, jo tam visam apakšā ir dokumenti, apakšā ir, mēs esam vienojušies visur ļoti daudz, kur mēs esam faktiski līdz ar to arī atbildīgi par šīm te dokumentu un šo te, nu, teiksim tā, pienākumu izpildu. Nu, tā kā jūs apmēram, jūs kaut ko apņematies darīt, parakstieties, jums tas jāizdara. Nu, te ir sākot no meža monitoringu, Eiropas Savienības vēlēšanas, kas arī savukārt uzliek spriedzi visām šīm lietām. Nerunāsim tagad par taksonomiju, visām pārējām lietām, tas ir sarežģīti. Nu, lūk, un tas ir apmēram tas, ko es jums te stāstīju, ja? Ka, nu, oh my God, setting a climate target is much more complicated than I thought. Nu, tas ir sasniegt šo te klimata mērķi ir daudz grūtāk un komplicētāk nekā es vispār domāju. Nu, tā kā jūs redzēt, ka šitādā te tu esi ieracies, ja, uzņēmumam jādod ir atskaits ilgspējas ziņojums vai kas, un lūdzu, uz priekšu. Tā kā ne, bet tas ir izaicinājums, protams, ka tas ir labi apmaksāts darbs, un tas ir nepieciešams noteikti būs, bet, nu, protams, ka tas ir, to čalīt var neapskaust katrā ziņā. Bet te ir, piemēram, tā, nu, kas Latvijai, kas būtisks tagad, ja? Piemēram, par tiem pašiem mazajiem meža īpašniekiem. Nu, mums tagad ir tā, ja skaidrs, ja daļai ir būtiski pārdot, kad ir augstas cenas, skaidrs, ka cilvēks pārdos, ka ir augsts. Ja nu galīgi nav situācija tāda, ka jālaiž skolā bērni vai nedod Dievs slimību vai, nu vienalga, jumts jāuzliek mājai vai vēl kaut kas. Nu, un tā ir, tad ir tā, ka mums ir tā cena šobrīd kritusies 23. gadā, salīdzinot pagājušo gadu visiem koksnes sortimentiem. Ja? Un tas bija tad, kad bija šis te Covid laiks ļoti augstu, kā jau es jums rādīju, šīs te cenas bija milzīgā kalnā augšā. Līdz ar to cilvēks pirms tam pārdevis, nezinu, tur pa 150 eiro kubikmetrā, tagad viņam ir kaut kādi 70. Tas ir pilnīgi dramatiski. Ja? Līdz ar to, protams, tas kaķītis var te skaitīt iepriekšējos gadus, bet šobrīd ir tā, ja kāds ir uzkrājis sevišķi, es runāju arī par pareizes ar pasniedzējiem, runāju ir labie piemēri, pazīstami puiši, jums vēl liekas fantastiskas lietas, jā, bet, piemēram, es vairākus cilvēkus pazīstu, kuri pēc iepriekšējo 3 gadu peļņas, viņš ir uzņēmuma vadītājs, viņš samaksājas visas nodokļus, un viņam tīri viņa kontā, piemēram, es vienu zinu, kuram ir 60 miljoni. Nu, viņš ir absolūti, teiksim, tādā veidā. Tad ir vēl vairāk ir tādi, kuriem 10, 20, 15, viņiem nav vajadzīgas ne loterejas biļetes kaut kādas, ne kaut kāda brīnuma. Tad, respektīvi, ar šo situāciju daudzi nopelnījuši. Bet ir ļoti daudz ir arī bankrotējuši, un ir ļoti daudz tās situācijas pagriežas otrādāk, un sevišķi arī nav varējuši izturēt šo te konkurenci, un tā tālāk. Un tas jau ir cits jautājums, un, protams, tas jau viss skar arī darbiniekus un strādniekus un tādā veidā. Nu jā, un meža īpašniekiem nebūtu jācer šobrīd, ka tās superaugstās cenas varētu atgriezties kaut kad tuvākajā drīzumā. Ja kādam ir meži, tad labāk ir nogaidīt, tagad jau mežs jau aug, mežu vajag kopt, un tādā veidā to parādīja arī, piemēram, tad, kad man bija meža platības, tad bija tā, ka labs mežs bija tā 1700 eiro pa hektāru līdz, varbūt 2000, tāds, kurš varbūt nav pat izstrādājumi, 2500 izstrādājums, tas savādāk. Šobrīd ir tā, ka, teiksim, izcirtumu, ja, kas ir nocirts, vēl nav apmežots, ja, 3 līdz 5000 eiro pa hektāru mierīgi. Ja. Tā kā, tā kā tādas lietas. Bet tas ir atkarīgs arī, protams, no daudz, jūs zināt, meža vērtība veidojas, vai meža zemes vērtība veidojas no daudziem komponentiem. Nu jā, un tad mēs, ja tā skatāmies, piemēram, par arī atbalstu, ja, ļoti daudz, es jau te runāju par klimatu, vai tā mēs varam teikt, ka, piemēram, tā situācija ar egļu 8 zobumu izgraudzi, kā jau jūs arī noteikti dzirdējāt, tā ir savairošanās, ļoti daudz ir vairāk tūkstoši hektāri, ir pilnīgi iznīcināti, ja. Tad, protams, atbalsta pasākumi ir vajadzīgi. Cilvēkiem tas ir pilnīgi skaidrs, ka to pieteikšanos izsludinās, un tad tās bojā gājušās mežaudzes vajadzēs atjaunot. Tad sausuma dēļ ir iznīkušas, ja, daudz. Tad, piemēram, ir daudziem, kā jau es teicu, ir tie, kuriem bija tas jau kapitāls pirms tam, un viņi varēja, teiksim, attiecīgi, varbūt, sev nopelnīt lielu naudu saistībā ar koksnes realizāciju, viņi to varēja, bet savukārt, ja tas bija mazāks uzņēmums, viņš ļoti atkal cieta savukārt no degvielas milzīgajām cenām un enerģijas cenām, tā kā dažādi. Šobrīd ir tā, ka skaidrs, ka šim te meža īpašniekam mazajiem vajag atbalstu, ja viņam ir mežā bijuši vai kukaiņu bojājumi, vai sausums, vai bijušas iznīkušas mežaudzes skaidrs. Un tas ir tas jautājums, ko mēs vienmēr runājam arī valdības politikas līmenī, ka mazais meža īpašnieks Latvijā netiek pienācīgi atbalstīts. Un tas ir gadiem jau mēs to runājam, bet kaut kā politiskā griba, nezinu, nav neskapēc.
Nu jā, nu te ir par mizgraužu ārkārtas situāciju. Ja? Nu, tātad pilnīgi skaidrs, ka tur ir jādomā kopā zinātniekiem, kādi ir vislabākie šie egļu audzēšanas modeļi, ja? Kādā veidā, cik pareizi to kopi, kā to dara. Un tas ir tas, kuru jums māca, protams, augstskolās māca, bet ir ļoti daudz arī, teiksim, var apgūt arī meža īpašnieku kursos un tā tālāk arī semināros dažādos. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka jāpieņem ir, ja ir meža cilvēkam, tad viņam jāpieņem ir pareizais lēmums, ja viņš pats to nezina, nav saistīts. Skaidrs, ka tad ir attiecīgi ir pietiekoši daudz Latvijā, nu īpaši profesionāļi, kas var to ieteikt, kā rīkoties un darīt. Ja? Nu, un kas uztrauc, ir tā par tām kompensācijām, es tur runāju, ka turpinās situācija, kā es teicu, veidojas jaunās aizsargājumās teritorijas. Savukārt kompensācijas netaisnīgs. Tas 157 vai 160 eiro pa hektāru. Mums ir vairāks, mēs braucam daudz un runājam ar meža īpašniekiem. Mums ir tādas situācijas bijušas, kur cilvēks zaudējis daudzus 100 000 eiro iedomātas melnā stārķa ligzdas dēļ, kur it kā ir bijusi, viņam ir bijuši ciršanas apliecinājumi, pēc tam tos ir anulējusi valsts meža dienests, jo izrādās, ka tur ir bijusi melnā stārķa ligzda, īstenībā tā tur nav, konstatēt to nevar, viņš neko nav varējis darīt, vairākus gadus ir tiesvedības, tas mežs ir gājis bojā, zināmā mērā, nu tas ir tikai tāds, teiksim, viens piemērs. Tad ir atkal savādāk ir tā, ka cilvēks ir plānojis kaut ko darīt sev, ar mežu, viņam ir beigās izrādās arī ir atrasts kaut kāds attiecīgi ligzda, no 50 hektāriem viņš 22 hektārus kopā ar buferzonu nedrīkst aiztikt, nekādā veidā viņam tie plāni nav iznākuši. Nu, un tādā veidā, tur ļoti daudz ir tās situācijas, ka faktiski tās kompensācijas nesedz pat reizēm 1% no mežaudzes vērtības. Nu, tu vari dabūt varbūt, teiksim, 160 000 no tā hektāra, nu labi, bez pārspīlējumiem, tas bija tad, kad bija augstās cenas, kaut vai 100, un tu dabū tikai varbūt attiecīgi, nu, teiksim, kaut kādus 160 eiro kā kompensācija. Nu, tas tikai piemēram, nu, tādā veidā. Nu, te var vienkārši pateikt latviešu meža īpašnieks no Vidzemes, kā saka, ka Latvijas valstī pašam jānodrošina sevi, nu, jāmaksā par visu, par veselību, par bezmaksas medicīna, augstāka izglītība kādreiz bija. Tagad par to visu ir jāmaksā. Nu, un tajā pašā laikā iznāk tā, ka valsts paņem, nu, teiksim, sabiedrības vajadzībām šī dabas aizsardzības mērķiem nosaka liegumu un atmet ļoti, ļoti mazu summu, un līdz ar to cilvēks faktiski viņam tas īpašums tiek gandrīz vai kā, nu, teiksim, uzlikts arests. Viņš nevar tur neko darīt un saņem ārkārtīgi mazu summu. Tas ir nepiedodami vienkārši. Nu, un te mēs varam tā, teiksim, finalizējot, jo, ka mežu un saistītājiem nozarēm jābūt vienotā frontē, nepieļaujot Latvijai neizdevīgu un aplamu lēmumu īstenošanu. Un te, ja jums kāds, piemēram, saka, kas nesaprot neko, kas ir, mēs vispār esam pilnīgi pret to, kas saka izcērt mežu vai mežu izciršana. Nē, tā ir pilnīgi cita, tā ir meža izstrāde, ja, kura pēc tam mēs Latvijā mums ir tā, ja mēs mežu izstrādājam, mēs stādām vietā to, un viņš aug jauns mežs, un tā nav nekāda izciršana. Izciršana ir atmežošana. Mežaudze pēc izstrādes zuduma netiek atjaunot, jo zemēmaiņu lietošanas mērķi uztver Lidl, piemēram. Ja? Tad atmežo, tad viss tur apbūve, infrastruktūra, lauksaimniecība, nu, piemēram. Bet savukārt mežsaimniecība pēc izstrādes tiek atjaunot. Dabiskie traucējumi atjaunojumi, malkas ieguva, meža izstrāde, to mēs atjaunojam. Un tas vienmēr ir, lūdzu, atcerieties to. Nevis tā, Latvijā izcērt mežus. Mēs nevaram izcirst, es nezinu, kas ir jāizdara, lai viņš vispār izcirst, un kas tas par tādu, tas ir arī tāds vēstījums, kas ir faktiski, tas ir pretvalstisks tāds vēstījums. Tas ir norāda, ka Latvijā atkal ir viss slikti, visu izcērt, tas ir pilnīgi absolūti ne tā. Mūsu mežsaimniecība ir viena no labākajām, es nebaidos šī vārda pat pasaulē. Mums ir ļoti ilgas tradīcijas mežsaimniecības, un tas ir viss zinātnē pamatots, un Latvijas valsts meži arī ļoti teicami salīdzinot ar citām valstīm, es daudz, kur esmu bijis, apsaimnieko savus mežus. Nu, tā kā tā ir. Nu, un te mēs varam uz beigām pateikt, jā, nu kāpēc tā? Nu, mums vajag intensīvāk un pareizi apsaimniekot savus resursus. Tā mums nebūs tas iedzīvotāju skaits, nekritīsies tik daudz, paliks cilvēki šeit, būs vairāk ienākumi, ja? Būs eksporta, importa bilants labāka. Un šo te vajadzētu varbūt kādam pateikt, ka nevajag personalizēt. Es saprotu, ka tad fikses var izstāstīt mazu tādu jociņu no studiju laika. Te arī mazais šis te burkāna bērns ir izmisumā turās pie mammas, jo viņi taču tūlīt izraus ārā un sagriezīs salātos. Un tas bija apmēram tā, ka mums
mums viens mans kursabiedrs, viņš izvilka par ezi. Tas bija meža bioloģijā, vajadzēja pastāstīt par meža dzīvniekiem. Tur arī bija eksāmens, viņš izvilka par ezi, un viņš stāstīja, kā barojās tas ezis, un viņš sāka teikt, tur, ka vāc sēnes un ābolus, un tad tas pasniedzējs Dreimaņa kungs, viņš ir miris, viņš teica, bet kāda tas ezis vārds, viņš tur vārtās uz muguras zem ābeles. Kāpēc es to gribēju pateikt? Tāpēc, ka daudz cilvēki, tie, kas nezin, tie ir vienkārši salasījušies visādus brīnumus un tāpēc tādā veidā personalizē un personificē, ja, augus, dzīvniekus un vēl kaut ko. Tā galīgi nav. Un te vienkārši mēs varam pateikt, ka vārda māte aizvietotājs ir ekoloģija, un uzskats, ka labāk putnas krūmos nekā 2 putni rokā. Tādā veidā. Un rekur ir tā pa viedokļiem. Pilnīgi pareizi, šitas ir labs. No vienas puses ir 6, ja? Vienā pusē, piemēram, stāv, teiksim, tāds pārspīlēts dabas aizstāvis. Otrā pusē esam mēs, teiksim, meža izmantotāji, ja? Un te mēs sakam 9. Tad mums jātiek skaidrībā un par to jāvienojas, kā ir pareizi. Viss. Jā, un šeit aicinu beigās, nobeigumā piedalīties attālināti. Jūs varat pieslēgties arī, noteikti, ka būs interesanti, kam tur būs programma ir pieejama Zeme un valsts. .lv, LMSP, dienas biznes, arī Daugavpils universitāte un tā tālāk. Jelgavā tā tad ir konference. 8. konference jau, ko mēs organizējam starptautiskā ļoti interesantu tematiku. Lūdzu, un lasiet Zeme un valsts. Jā, paldies par uzmanību. Ja? Skaidrs. Un te vēl var parādīt arī šos abus čaļus. Ja? Kad es saku, lūdzu, aptur, jo paskatieties, viens ir tik māksliniecis, var kaut ko izgraust, otrs vienkārši parasti. Un tāpēc arī atrodiet katrā kokā šo, teiksim, arī māksliniecisko pieeju. Tā, paldies, jā. Ok. Jā, tā.